Sveicināti, mīļie! Šajā reizē atkal kaut kādi daži vairāki stāstiņi par nākotni. Vispirms par to, kā nākotne rodas. Kā mēs radām savu nākotni? Un tad man būtu, ja jūs man tā jautātu, es vispirms droši vien jautātu, par kādu nākotni tu domā? Par savējo vai par mūsējo, par visiem kopīgo nākotni? Vispirms es komentēšu tavu atbildi, mīļo klausītāji, skatītāji, ja tu man saki, ka es domāju par savu nākotni, par tavu, viņa vai viņas nākotni. Un tad lietas notiek tā. Uzliec roku uz krūtīm, tur, kur sirds, piever acis un pajautā sev pašai vai pašam, kā tu pašlaik jūties. Forši, nevisai vai pavisam neforši. Varētu, protams, arī precīzāk trauksme, bailes, prieks, azarts, interese, aizvainojums, skumjas un tā tālāk, bet tik smalki reti, kurš var savus izjūtas atpazīt. Tālāk paliekam pie sava emocionālā stāvokļa vērtējuma, forši, neforši vai ciešami. Kā tu pašlaik jūties? Atver acis un zini, tāda būs arī tava nākotne. Gan tuvāka, gan tālāka. Ja vien ceļā negadīsies kāds foršs notikums, iespēja, cilvēks vai kaut kas, kas tavu izjūtu izmainīs. Varētu, protams, būt arī citādāk, ka tu pats vai pati izmaini savu emocionālo labāku gara stāvokli. Te arī ne katrs prot. Tālāk pagaidām, lai paliek tas, kas ir. Šobrīd jūtos forši, nevisai vai pavisam neforši. Ja nekas no ārpuses netraucēs, tad tieši tāda būs šīs dienas pēcpusdiena, tāds būs vakars, tāds būs rīts, nedēļa un tā tālāk. Kā tu jūties šī brīdī, tā tas būs arī tālāk. Kādā noskaņā atrodies, tādas noskaņas domas nāk prātā. Kā netīk un ainiņa par to, kas netīk, kas būs, kad būs un tā tālāk. Omai pielikām klāt domu un nākotnes zīmējums gatavs. Tieši tā arī būs. Pašlaik sajūta tā, it kā būtu iemīlējusies. Tad jau varētu. Un tad var. Un tad arī var. Un gribas. Visticamāk, ka tādās reizēs tu vai kāds cits ceļas, dara kaut ko. Un nākotne gatava. Uzzīmēta jau tapšanas stadijā. Tā rodas mūsu nākotne. Izjūta, doma, kura rodas tagad, bet attiecas uz mirkli vai citu laiku vēlāk. Viss ir vienkārši. Izjūta, doma. Dažreiz arī darīšana. Dažreiz tikai doma. Ja ne ārējā vide, kura visu laiku kaut kā piedalās mūsu plānos un darīšanās. Man tāda forša noskaņa piezvanīju kādam, sāku runāt, šīs muļķis pavisam ne pa tēmu. Vai citādāk, man galīgi čābīga noskaņa piezvanīju kādām, sākām runāt un atkarībā no tā, kāda noskaņa tam otram, vai no abi divi piemāvāmies dvēseles caurējā, vai joma uzlabojās. Jo tas otrs, tur kaut kas notika. Pie tam starp mūsu abu izjūtām. Mēs apvienojāmies izjūtās, kā kādā vienotā dziesmā. Vai nu tās bija patīkamas vai nepatīkamas, bet mēs radījām savu šīs dienas vakaru, rītu vai sarunu abi kopā, caur savu izjūtu rezonansi. Tā sanāk, ka mēs ar savu noskaņu radām vienu nākotnes zīmējumu, bet apkārtējā vide ar savējo tajā pastāvīgi ienes korekcijas. Vai nu pieņem mūsu zīmējumu un dod man to, ko es vēlos, vai arī, un te tā saprašana pazūd. Kaut kad iznāk tieši tā, kā gribēju, kaut kad ne.
Tā arī nevar saprast, no kā tas atkarīgs. Un te man tā vien gribas teikt. Un nevarēsi arī, kamēr neieraudzīsi un nesapratīsi pats savu personīgo lomu nākotnes veidošanā. Lai tu to saprastu, lai tu to ieraudzītu, ir vajadzīgs tas, ko sauc par garīgo atmodu. Kad tu ieraugi sevi patieso, sevi īsto un sāc viņu saprast, un tad tu ieraugi, ka pats vai pati savā dziļākajā būtībā tu jūti kaut ko vienu, bet galvas līmenī notiek kaut kas cits. Iekšējā pretruna dod arī ārējās pretrunas, nesaskaņas, gribēju kā labāk, sanāca kā vienmēr. Izlīdzini iekšējo stāvokli un izlīdzināsies arī ārējais. Kā to dabūt? Pats par sevi te nekas nenotiks, ja vienīgi caur karmu un tumšajiem skolotājiem, kā tas jau ir noticis vairākus tūkstošus gadu. Šeit vajadzēs arī paša darbu. Garīgu atmodu, pašizziņu, pašapzināšanos, paškontroli, visādus pašu. Galvas izjūtu un ķermeņa saskaņošanu. Pie tam pastāvīgi visu laiku uzraugot šo saskaņojumu, šo līdzsvaru iekšējo un izdarot kaut kādas korekcijas šeit un tagad. Tas ir darbs, un tā ir prasme. Līdzīgi kā autovadītājs drusku pagriež stūri, lai noturētu savu auto izvēlētajā braukšanas joslā un vēl arī laicīgi un ekonomiski droši tiktu tur, kur vēlas tikt. Kā tad ir ar kolektīvo nākotni, ar mūsu nākotni? Tur ir viss līdzīgi. Kā vairums, neobligāti aritmētiskajā ziņā, kā vairums cilvēku jūtas, tāda rakstura domas, tātad nākamā laika mirkļa zīmējumi, tēli, viņiem nāk prātā. Loģiski, ka rīcība izriet no šiem domām, no šiem tēliem. Nebūs labi. Ja jau šitā visi te turpinās, un kā viņš tāds vispār tika tajā amatā, un ko viņi vispār tur dara, un par cilvēkiem taču vispār nedomā. Vai arī viņu vai viņus jāaptur citādāk, par šito jāinformē visi citādāk, un tādā garā. Nejaukās izjūtās, tikpat nejaukas nākotnes projekcijas un loģiski uz pašu galvās radītajām bildēm vērsta rīcība. Nākotne vēl nav pienākusi un katastrofa arī nē, bet cilvēks jau šūmējas, jau cepas, jau rosās, jau darbojas, tā it kā viss jau būtu noticis, pie tam ar visu savu fizioloģiju. Cilvēks ir uzzīmējis savu nākotnes ainu, un viņš reaģē tieši uz to, jo īpaši, ja izjūtas nepatīkamas. Ja un kad izjūtas ir foršas, tad tā kolektīvā rosība nav tik plaša. Cilvēkam ir sava doma, sava ideja, savs plāns, un viņš steidz to realizēt. Ņemot no vides tikai to, kas viņam vajadzīgs, viņa foršajai idejai. Viņš ir fokusēts uz savu ideju, uz savu plānu, uz savu darīšanu. Visu pārējo viņš atstāja pārējiem. Viņš neskraidā tur, par to visiem vajag izstāstīt, visus vajag informēt, un tagad visi draudzīgā pulkā. Nē, viņam nav tāda nepieciešamība, tāpēc, ka viņš ir aizņēmis ar savu plānu, savas vēlamās, foršās kaut kādas idejas realizēšanu. Un te man jums tāds uzdevums. Iedomājieties, ka ir kāds ciems, kurā dzīvo 10 ģimenes. 4 no tām aizņemtas ar foršo izjūtu projektiem. Šo ģimeņu cilvēki ir aizņemti ar kaut kādu rosīšanos, viņiem tur visu laiku kaut kas ir ko darīt. Kā domājiet? Kas ilgākā laikā notiks ar pārējām 6? Kas notiks šajā ciemā ar pārējām 6 ģimenēm, kur 4 ģimenes ir ļoti aizņemtas ar kaut kādiem saviem plāniem un idejām? Padomājiet, te var atklāties ļoti interesantas lietas. Tā arī tā nākotne rodas. Viss vienkārši. Ja varam apzināties gan savas izjūtas, gan savas domas, tieši savas.
Parasti gan priekš sevis laika nepietiek. Daudz laika un spēka aiziet visu citu vērojumos, pētīšanā un organizēšanā. Ja tā, neko darīt. Ja cilvēks pats sev interesants nav, ja viņš pats sev vērtīgs nav, tad nekā. Tad jāiztiek ar citu vērošanu, pētīšanu, analizēšanu, domāšanu, ticēšanu, cerēšanu un mīlēšanu. Gan jau kaut kad pienāks svētki arī manā ielā. Labi, mīļie, pagaidām ar tā.